Deju stundas. Viens no īsākajiem ceļiem uz laimi ir dejošana, Vikija Bauma. Viena no manām lielākajām baudām ir slīdēšana pa deju grīdu, izpildot graciozas valšu un romantiskas sambas kustības. Taisnību sakot, dejošana ir ļoti būtiska mana dzīves sastāvdaļa, un es esmu ziedojis ievērojami daudz laika, naudas, enerģijas, piedzīvojumu vilšanās un spožus panākumus, lai apgūtu dažādas dejas. Vai šī aizraušanās būtu varējusi rasties, ja mana mamma nebūtu uzupurējusies? Šaubos. Es izaugu ļoti bagātas pilsētiņas nabadzīgo ļaužu rajonā. Tas nozīmē, ka tad, kad mani klases biedri nedēļas nogalēs lidoja uz Vēlu slēpot, mani brāļi un māsas un es izmantojām kafetērijas paplātes, kā kamaniņas vietējos golfa laukumos. Tomēr mūsu mikrorajonam, milzīgās lielpilsētas nomalē, piemita daudz priekšrocību, kuras pat mēs, šejienieši, varējām izbaudīt. Mēs mācījāmies izcilās skolās, droši slaistījāmies parkos, kuros uzmanīja policijas patruļas, un piedalījāmies ekstravagantajos pilsētas rīkotajos vasaras pasākumos. Taču viens no pasākumiem, ko nevarējām baudīt, kaut bijām šās pilsētas iedzīvotāji, bija deju stundas. 60. gadu sākumā mana mamma domāja, ka deju stundas, galda kultūra, pieklājīga uzvedība un etiķete ir ļoti svarīgas prasmes, kuras viņa bērniem ir nepieciešams, lai viņi būtu gatavi turpmākai dzīvei. Mammas mēģināja mums to iemācīt pašas spēkiem beidzās tikai ar noberstām kājām viņai, bet mūsos tie radīja neapmierinātību un vilšanos. Kādu vakaru pēc kopīgām vakariņām viņa pasniedza mūsu tikko izgludināto baznīcas apģērbu un paziņoja, ka mēs dosimies uz mācībām deju skolā. Viņas sejas staroja priekā, tāpēc neviens pat nekurnēja par to, ka nedēļas vidū mums ir jāterpjas labākajās izejamās drēbēs. Vairākas nedēļas, katru ceturtdienas vakaru, mēs pacietām savu deju partneru vīpsnāšanu, kad viņi izteica piezīmes par to, ka vienmēr ģērbjamies vienā un tā pašā apģērbā. Šie komentāri paslīdēja man garām, jo no pašas pirmās nedēļas es biju pilnībā aizrausies ar dejošanu. Man saistīja gaismas, mūzika un sarežģītie deju soļi. Šīs īsās stundas laikā es pārcēlos uz krāšņo dzīvi, kuru man bagātie kaimiņi uzskatīja par pašsaprotamu. Kad stunda bija beigusies, mamma tās laikā bija sēdējusi automašīnā un lasījusi grāmatu. Veda mūs mājās. Tur viņi uzkopa istabas, pagatavoja mums pusdienas nākamajai dienai, salocīja veļu un pārskatīja mūsu mājas darbus. Kad bijām ieritinājušies gultā, viņa teica, es pēc laiciņa atgriezīšos, neaizmirstiet noskaitīt lūgšanas, un ziniet, es jūs mīlu. Šāda ierastā kārtība turpinājās nedēļu ilgi. Līdz kādu vakaru es atklāju, ka deju studijā bija aizmirsusi savas tenisa čības. Tā kā nākamajā dienā skolā bija sporta stunda, man nācās atgriezties pēc saviem apaviem. Tētis negribīgi aizveda mani līdz studijai. Un kad es jau grasījos klauvēt pie durvīm, ieraudzīju mammu, nometusies uz ceļiem. Viņa spodrināja parketa grīdu. Mani pārņēma izmisums. Es daudzījos pie durvīm, un mamma tām tuvojās ar smaidu sejā. Man, ko tas nozīmē? Es stostījos, taču pirms vēl pabeidzu teikumu, viņa iesmējās un teica, neuztraucies, mīļo meitiņ, es ieraudzīju tavas šķības un gribēju tās aiznest mājās. Mamma, ne jau tas man uztrauc, ka tu smagi strādā, tik vēlā stundā es vainināju. Ar savām maigajām rokām viņa pievilka mani sev klāt apskāp un paskaidroja, ka deju skolotāji mums pasniedz stundas, jo viņa tīra studija. Tas ir lielisks risinājums, mana meitene, mamma stingri noteica, turot mani rokas attālumā. Raugoties man acīs, viņa sacīja, neļauj nekam aizēnot prieku, ko tev sniedz dejošana. Patiesībā, mana mīļo meitiņa, neļauj nevienam tev atņemt prieku par jebko. Kad roku rokā devāmies uz automašīnu, es nozvērējos, ka nekad nepārstāšu turēt godā savu mammu, turēt godā savu prieku
un turpināšu dejot. Un to es arī daru.